Labdien! Es esmu Diāna Pavlovska, Vēncpils augstskolas tulkošanas studiju fakultātes lektore, un mūsu augstskolā es strādāju kopš 1997. gada, kad Vēncpils augstskola arī tika dibināta. Tulkošanas studiju fakultātē mans uzdevums ir palīdzēt studentiem pilnveidot valsts valodas, tātad latviešu valodas prasmes un iemaņas, papildināt zināšanas par šo valodu, kā arī palīdz studentiem apgūt krievu valodu. Un, protams, arī tulkošanas kursi. Manā pārziņā ir arī stilistikas jautājumi, un tad mēs strādājam kopā ar tiešā kursa studentiem. Savā laikā es izmēģināju daudz ko. Skolā esmu bijusi arī kinomehāniķis, rādīju filmas saviem skolas biedriem. Mācījos vidusskolas klasē, kur padziļināti apgūvu matemātiku, fiziku, ķīmiju, bet ceļi aizveda mani pa valodas taciņu. Esmu dejojusi sporta dejas, tautiskās dejas. Kādu laiku ļoti cītīgi, tad daudz gadi nodarbojos ar vieglatlētiku, bija diezgan labi panākumi. Bet tad, kad izveidojās ģimene un piedzima bērni, protams, ka šīs nodarbes bija pamazām jāatmet, jo bērnu ienākšana pasaulē ievieš ļoti lielas pārmaiņas cilvēka dzīvē. Tas nenozīmē, ka esmu kļuvusi tikai par tādu, mierīgu mammu. Mūsu ģimene tomēr ir aktīva. Piemēram, beidzamos gados mēs esam sākuši nodarboties ar kalnu slēpošanu. Mēs esam bijuši Alpos gan Itālijā, gan Austrijā. Savulaik diezgan cītīgi arī kopā ar draugiem nodarbojamies arī ar laivošanu. Pirms bērnu piedzimšanas diezgan ekstrēmi pasākumi bija. Tagad uz šīm nodarbēm es raugos ar tādu zināmu piesardzību. Varbūt, kad bērni paaugsies, tad atsāksim. Man ļoti patīk strādāt ar studentiem, bet es liekuļošu, ja es teikšu, ka tas ir viegli. Darbs prasa daudz laika, jo nereti ir tomēr tādi apmulsuma brīži, bezspēcības brīži. Studenti ir ļoti mērķtiecīgi. Un patīkam apzināties, ka ar katru gadu studentu rosība, aktivitāte tā neizsīkst. Par to liecina arī studentu padomes darbība, jo es tomēr ar lielu interesi vēroju, kādi studenti izvirza savas kandidatūras, lai varētu darboties studentu padomē. Jo studentu padome ir tā, kas organizē studentu dzīvi, ne tikai augstskolā, bet arī ārpus tās sienām. Es personiski uztveru darbu kopā ar studentiem kā sadarbību. Mani studenti ir jaunākie kolēģi, un tādēļ nav neviens semestris, kad es nebūtu kaut ko jaunu uzzinājusi arī no viņiem. Varu novēlēt studentiem tā tikai turpināt gan studijās, gan arī ārpus tām.